Šajā sērijā mēs parādīsim zirga izjūgšanu. Šī gadījumā izjūgsim zirgu no loka aizjūga. Zirgs esat atbraukuši pie staļļa, grožus labāk tad ir tā kā esam beiguši braukt. Nenometiet zemē, ja zirgs jums uzsāk pēkšņu kustību uz priekšu, lai jums groži kaut kur paši nesapītos vai nesarautu viņus. Tātad esam atbraukuši, grožus uzmetam zirgam uz muguras. Ja jums ir kāds cilvēks, kas zirgu pietur pie galvas, tad ir ļoti labi. Ja nav tāda vajadzība, atkal zirgu aizāķējam, atkal mierējais karabīnītis, varam aiz mutes zelžu, jo te nekāda raustīšana nekas nav vajadzīgs. Tātad sākam zirgu izjūgt. Vispirms atsprādzējam grožus. Tātad kreiso pusīti zirgu izjūdzam tieši tāpat kā no kuras puses esam beiguši. Tātad no kreisajā beidzām. Arī no kreisā sākam izjūgt un visu grožus varam noņemt nost. Šī gadījumā zirgs mums stāv labi. Mēs grožus uzreiz varam aiznest un nolikt uz ratiem. Un tad tagad mēs varam attaisīt vispirms sedulku siksnes attaisīsim vaļā. Sedulku siksni vispirms taisam vaļā tā, kas nāk zirgam zem vēdera, tātad gar vēderjostu pa apakšu, aizejam otrā pusītē un attaisīsim tātad otru, kas nāk pār muguru. Vienalga, cik jums zirgs stāv mierīgi, vai viņš jums ir ļoti mierīgs, vai jūs tiešām zirgam varat uzticēties, tomēr labāk ir katru reizi pavadiņu pārliekat vai saiti tajā pusē, uz kuru jūs pārvietosieties. Jo var gadīties kāds neparedzēts troksnis vai kaut kāda mašīna vai dzīvnieks vai kaut kas tiešām kā troksnis, un tas zirgu var izbiedēt, un ja jums zirgs nebūs nekādā saistībā ar jūsu roku, tad var notikt tāda nepatīkama lieta, ka zirgs jums vienkārši parausies, nobīsies un aizbēgs, un jums būs savainot zirgs un saplēsts arī aizjūgs. Un tā. Tad esam. Nākamo mēs attaisam vaļā sakas. Taisam. Stāv. Arī labāk vienā rokā tad turam zirga saiti, ar kuru mums zirgs ir ieturēts. Sakas attaisot un arī sakas mēs aiztaisam un viss nebūtu vēlams arī, ja jums arī kāds cilvēks, kas stāvēs jums un palīdzēs, nebūtu vēlams, lai zirgu jūdzot, vai tiešām kāds stāvētu tikai šādā veidā priekšā. Labāk tomēr stāvēt ir zirgam iesāniski, jo, ja zirgs jums izbīsies no kaut kā, lai nenotiktu variants, kad jums vienkārši zirgs var uzlekt virsū un savainot jūs pašus. Tā. Tad sakas mēs esam attaisījuši. Saku siksniņu uzsienam uzreiz uz dzeņaukstīm, lai viņi nekur nemētājās pa zemi. Un tātad sākam ar labo roku. Tātad atvelkam bišķiņu saku pusīti, labo pusi. Un mums ir jānomauc no labās puses. Šī gadījumā šī dzeņaugsts. Tā mums ir nost. Ilgs mums vēl stāv gaidām visu vietā. Un tad nākamo roku atkal labo ceļam pāri loku. Par cik mums aizjūgs loku izņemam. Tā. Ceļam pāri mierīgi loku. Izvelkam loku ārā. To mēs varam sev nolikt zemē. Un arī automātiski iznāk arī ārā viss, izņemot loku, arī viss šī dzeņaugsts paliek brīva. Un šīs puses ilgs ar atbrīvojas un nolaižam ilgsis zemē. Tad zirgs mums labi stāv. Mierīgi aizejam un varam paņemt arī slejas. Tās mēs pārliekam pāri. Katrs braucējs to dara individuāli un katram ir sava pieeja. Šī gadījumā, lai mums nebūtu jāpārsprādzē slejas katru reizi, vienkārši slejas paņemam pār saku
augšu pāri un aptinam tātad vienreiz ap dzeņaugsti. Viņas ir aptītas. Tad aptinam arī vienkārši otro reizi. Un varam šādu tādā veidā aizbāzt garām. Lai mums visi mierā. Beidz. Nu tā. Un tātad mums ir sakas uzreiz kopā jau ar sakārtotām slejām. Un, kad vajadzēs zirgu nākamreiz jūgt, mums viss ir kopā. Tad arī no kreisās puses atsprādzējam vaļā sedulu. Ar 2 sprādzītēm. Un sedulku arī novākam. Tad arī visu varam smuku salikt zemē. Un tā tad noņemam sakas. Sakas šādā te veidā velkam augšā līdz zirga kakla šaurākai vietai. Un tad griežam atkal krēpju augšanas virzienā, uz kuru pusi vairāk ir augušas krēpjas, uz to pusi griežam sakas. Un ar platāko nomaucam zirgam nost un sev rokās sagriežam. Tagad mēs parādīsim jums, kā zirgu izjūgt no bezloka aizjūga. Tātad mēs esam beiguši braukt, pjāķējam atkal pavadiņu, lai mums ar vienā rokā mēs zirgu varētu turēt. Un sākam vispirms ar to, ka mēs atsprādzējam grožu. Atsprādzējam grožus un uzreiz izvelkam no riņķiem. Vienā pusē, otrā pusē. Un grožus varam mierīgi nolikt zemē. Nākamais mēs atsprādzējam slejas jeb saucamās bremzes. Un uzreiz sasprādzējam kopā, lai mums nekas nepazūd. Redzējam vienā pusē un otrā pusē. Nu, ilgsim. Noņemam nost. Un atkal visu sasprādzējam. Un arī viņus varam uzreiz, tātad mēs varam no siksnu, kas savieno tātad no sedulkām nākošā siksna, ar ko mums ir piestiprināts viss šīs bremzes. Mēs izvelkam no šīm cilpiņām ārā un arī uzreiz varam noņemt nost, lai šis elements jau mums būtu noņemts. Nākamās būtu vēlams noņemt streņģis. Vai arī streņģis varam ņemt pašas pirmās. To vajadzētu darīt tā, labi. Ja mēs noņemsim ilkses pirmās, mums zirgs paliks piestiprināts tātad pie ratiem tikai ar streņģiem. Un ja notiek kāda izbīšanās vai zirgs satrūksies, tad pastāv variants, kad zirgs iztrūktu, tas varētu streņģis saplēst. Tātad mēs atsprādzējam streņģis. Un zirgs mums paliks pie ratiem piestiprināts, tātad ciešākais kontakts būs ar ilksīm. Un izbīšanās gadījumā vai izdarot kādu neparedzētu kustību, mēs tomēr būsim pasargājuši aizjūgu no liekas saplēšanas. Nākamās mēs noņemam ilksis. Katram bezloka aizjūgam, viņiem piestiprināšanas veidi ir dažādi pie ilksīm. Šis ir šāds, kad mēs varam šo siksnu izvilkt ārā no atslēgas un noņemam, velkam ārā. Tātad viņas par cik ilgsis mums stiprinās kā vienotas kopā. Atsprādzējot, ilgsis paliek augšā un atnākot pretējā pusē, mēs izvelkam siksnu, attaisam atslēgu un nolaižam ilgsis lejā. Tā. Nākamo mēs varam noņemt krūšu siksnu. Vienkārši jau ir viss, tātad no streņģis mums ir izņemtas ārā. Mēs vienkārši izvelkam ārā un nomaucam zirgam pār kaklu, tieši tāpat kā sakas. Un arī varam nolikt jau uz ratiem
Un šis elements mums ir noņemts. Nākamo mēs varam astes siksnu atsprādzēt. Ceļam asti, ņemam. Šo elementu astes siksnu mēs, lai nebūtu katru reizi mums viņa jāpieāķē un atkal jāpiesprādzē, tad mēs viņu atstājam klāt pie šīs siksnas, kas savienojās ar sedulku, un atsprādzējot tad pirmo siksnu, kas mums kalpo kā pilksim saregulējamā visa, un nākamo, ar ko mēs tieši esam sasprādzējuši sedulku, attaisot vaļā. Tātad mēs kopā visu skaisti varam noņemt no. Tātad zirgs mums ir izjūgts, un mēs viņu varam vest prom.